Pēdējās nedēļas laikapstākļi pozitīvas emocijas raisījuši ziemas prieku cienītājiem. Par aizvadītās nedēļas nogales aktivitātēm uz kalniem priecājas arī to īpašnieki un prāto, ja sals saglabāsies un arī elektrības cenas netiks paaugstinātas, sezona varētu būt izdevusies. Talsu puses slēpošanas trašu īpašnieki atzīst, ka pie nepastāvīgajām ziemām jau pieraduši, savādāk gan esot ar nekonkrēto valsts ierēģņu politiku. Tās elektrības cenas, kas ir jau tagad, mēs knapi varam pavilkt un savilkt galus kopā. Ja elektrība pacelsies, mēs katrā ziņā arī diez vai vairs strādāsim. Pagājušā mēnesī ir 2,8 tūkstoši elektrība, un rēķiniet vēl nodokļu un vispārējais. Tā kā tas bizness, ja kādam liekas, ka ir dārgs, tad mums viņš ir tāds, ka labi, ka mēs varam izdzīvot. Vai ne? Mēs tāpēc ceram, ja tā ziema būs laba, tad mēs varam kaut ko attīstīties un kaut ko jaunu domāt. Vai ne? Tad var teikt, ka priekš biznesa šis ir tāds pārbaudas gads, būs vai nebūs, palikt vai nepalikt? Mēs jau paliksim, jo mums ir rodeļi un vasara ir un citi pasākumi ir un nevienam parādā neesam, un tā kā es domāju, ka mēs paliksim, bet vienkārši jāsaprot, lai attīstītos, vajadzīga kaut kāda nauda. Pirmo sniegu uzpūtām jau nedēļu pirms Ziemassvētkiem, atzīst otrs Talsu puses iecienītākās slēpošanas trases īpašnieks. Lai gan sniega uz kalna nav trūcis visu laiku, apmeklētāji atkušņa laikā nebrauc. Sniegs mums ir pietiekoši arī tajos brīžos, bet nav ziemas sajūta cilvēkiem, un tikko pilsētā nokūst, nav tā vēlme braukt uz kalnu. Tā tas ir, un tur nav jēgas neko cīnīties, neko darīt. Vienkārši pārvaižam atkusti, uznāk sals, safrēzējam un turpinām strādāt. Par ziemīgajiem laikapstākļiem priecājas ne tikai slēpošanas trašu īpašnieki, bet arī ziemas sporta veidu cienītāji. Šogad kaut kāda sanāk 10. reize varbūt, es nezinu. Kad sanāk, tad var aizbraukt. Tas ir daudz vai maz? Es nezinu, kad brīvs laiks, kad kāds var aizbraukt, tad jau jābrauc uz kalnu. Izvēle ir sniegdēls, nevis slēpes. Es slēpēm pamēģināju arī forši, bet tomēr dēlsā man kaislība. Katram kalnām pamatā ir kaut kāds savu slēpotājs, kas brauc tieši uz to kalnu. Ja? Tas varētu sastādīt apmēram 60–70%. Tad ir slēpotāji, kas negrib vienā kalnā slēpot, viņi rotē, viņi vienu kalnu, otru, trešo, jo grib izbaudīt, kā dažādās vietās ir. Savukārt Linda, kura vēl tikai mācās braukt ar sniega dēli, sezonu atklāja tikai šajā nedēļas nogalē. Šodien ir piemērota diena? Es domāju, ka jā. Jo bija nokas sniegs un tagad ir uzsins, un man liekas, tāpēc viss arī grib braukt uz kalnu. Jo bija tas laiks, kad nevarēja braukt, un tad īsti nebija ko darīt. Tad izmantosiet mazo kalniņu vai uz lielo? Es sākumā noteikti sākšu ar mazo, un tad redzēs, kā man šogad ies. Mūsu slēpošanas trasēs ziemas priekus labprāt izvēlas baudīt ne tikai vietējie, bet arī kaimiņi lietuvieši. Ja mēs skatāmies tā, kad pēc tā procentuālā, tad kaut kā 25% ir lietuvieši, tomēr, kas brauc no Mažeiķiem, Klaipēda viņiem 100 km tomēr ir tikai, ja. Rīga mums ir tālāk, 130. Kāpēc lietuvieši brauc slēpot tieši šeit? Tāpēc, ka šeit slēpošanai ir labi apstākļi, laba trase un vienkārši ir patīkami šeit atrasties. Pie tam Lietuvā nav kur slēpot. Kad iestājas ziema, jūs jau sekojat līdzi, ir vai nav sniega trasēs? Mēs ļoti gaidījām. Visu nedēļu skatījāmies laika ziņas. Slēposiet tikai šodien vai arī rīt? Būsim arī rīt. Trašu saimnieki prāto, ja sals kaut neliels pieturēsies līdz marta vidum, tad sezona būs vērtējama kā pozitīva un kopējā bilance būs ar plusa zīmi. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.